Nu jā. Saka, tu filmē man uzreiz, tad es uzreiz jau izdomāšu kādu stāstu, ko varētu pastāstīt publikai. Teiksim tagad. Sveiki! Esmu Ralfs, jā. Nu man tā sauc ļautiņ. Un es jums reklamēju saulespuķu sēklas. Meklēt. Vārdā, yes. Šīs saulespuķu sēklas ir ļoti izglītojušas. Satur daudz E-vitamīns un arī visiem cilvēkiem garšo. Jā. Nu jā, un es viņas baigētu tagad, jo baigi drebuls uznāca. Nu, jā. Un baigi ko man stāstīt. Nu, vienā dienā bija tā. Jā, nu tā jau tur bija, karoči. Bet, nu, tas jau viss ietilpst tajā lietā. Ko mans menedžers grib jums parādīt. Nu, jā, nu, es jums neieteiktu smieties, jo es sanāk dzieps. Jo, tāpēc arī, kad īstenībā bija tā, jo vienkārši, nu jā, kā man īsāk pateikt, mēs gājām vienkārši pa ceļu. Un tā kā, piemēram, nu, vienkārši jūs ejat pa ceļu, vai ne, jā. Un pēkšņi bija tā, kā, piemēram, nu jā, nu, nu kā bija, tā bija. Bet, nu, es domāju, ka varēja būt arī tā, ja jūs piemēram iet pa ceļu. Un vienkārši jūs iet, bet ne tā kā parasti jūs ejat, bet vienkārši pa ceļu jūs iet. Un, nu jā, nu, jūs aiziet arī īstenībā projām. Jo tāpēc, ka tā jau arī, tā varētu būt, bet es vēl projām neesmu atklājis. Matemātikā skolotāja trīnieku. Bet ko es jau nebiju dusmīgs. Es aizgāju projām. Bet, nu, nākamā dienā jau bija tā, kā viņš krobīja, ko mamma nedeva naudu vairāk. Nevarēja vairs neko dzeram nopirkt. Un ko es sēžu mājās pie kompī, uzvilcis apakšbikses otrādi. Un vienkārši sēžu tur, jā, bet, nu, dienā jau arī bija tā, ka mēs čomiņiem gājā ārā. Un kā pēkšņi parādījās jautājums, kur vajadzēja atbildēt. Nu, tur jau vispār tāda vairāk bija, bet, nu, kā es arī domāju pateikt to latviski. Vēl tur projām es neesmu pateicis, bet, nu, bija jā, forši, nu, tad es aizgāju gulēt. Un klausos dziesmīgs, bet, nu, vienkārši tik trāk bija, kad vairāk nevarēja neko izdarīt. Bet, nu, es sev pats esmu uzdevis tādu baigo jautājumu galvā. Kā būt, ja vienkārši būt? Jo vienkārši jau parasti nekad nav. Ir bijis tā, ka tu ej pa ceļu vienkārši atkal tu ej, bez jārā jau visu laiku. Tu ej! Tieši tu. Un sev uzdod tādu jautājumu. Kas būtu, ja es būtu prezidents? Nu, vot, tātad, ja es būtu prezidents, es vienkārši pateiktu. Nu, jā, nu, tas būtu tā kā tāds teiciens baigās. Un, kad jūs čomiņiem iet baigi pa ceļu, jūs baigi čau, bet jūs un tā jau arī būtu tā īstenībā, jo, nu, tāpēc arī tā bija, kad vienkārši, nu, vienkārši tā arī bija. Bet, nu, nekad nesaku to vārdu, jo vienkārši bija tā. Nu jā, un kā nekā, es tad atrodos Saņģu mājā, viņa lielajā pilī, kā saku, nevar nekādīgi tikt klāt. Bet, ja tu mēģināsi iekļūt, nu jā, tas jau būs vienkārši. Tev sakodīs milzīgs dzelzstūks, jā. Bet es to nedrīkstēju teikt nevienam. Viņš teica, lai es nesaku to. Un jā, bet, nu, viss jau normāli, jo tā tur notiek, jā. Un šī sēmene tiks tūlītās apēs no iekšpuses, jo es jāpēdīšu baigi. No iekšpuses?
Nu jā, īstenībā, jo iekšpusē jau tur iekšā var apēstīt, bet no ārpuses jau tu nevar apēst. Bet īstenībā tu varētu, bet tu viņu sāk tēst, tad tu viņu arī apēst. Un... es atļaušos pasveikt šo dziesmu, jo viņi nav tik forši, ko varētu paklausīties. Un tas ir baigais reps, un tad uzreiz Anšels otru sekundam izklausītos ārā izkāpt. Nu, tagad tajā filmā. Un es atceros, kā viņi sauc, tu būtu tā cūki izkāpt par to telefonu. Fui, blē, par to moni. Nu, kreši tu izkāp ārā otru sekundam vienkārši, jā, televīzors, jā, kas tam līdzīgs. Un viņi sāk daudzīt otrai čiksai galvu. Un tad atnāk trešā čiks un teica, what you doing, man? Un tad vienkārši jau bija tā. Bet, nu, ja loģiski domājot, es pēc savas pieredzes domāju tā. Nevajag. Nē, jo tāpēc, ka, nu jā, būs baigi neforši. Bet, nu, kā jūs zinat, mūsu jaunieši, nu, karoči pohuj. Es aizmirsu, kas gribēju teikt. Bet, nu, viss jau notiek tā, kā tam jau notiek, jā. Bet tas man nepatīk. Varētu uzlikt tā, ka mēs atzīmstam Stormvindā. Un visiem pirmais līmenis, un viss notiek čiki-briki. Un visiem patīk vienmēr sakot awesome, bros! Un jā, un tā vēl viena diena bija tā, ka sen es gāju, galīgi piedzēries. Bet es aizgāju tur, kur man nevajadzēja aiziet, jo, nu, bija tā, kā es nonācu citur īstenībā, tur, kur nevajadzēja nonākt, jo īstenībā bija tā, kā es nonācu citur, kur nevajadzēja nonākt, jo tāpēc, kad es arī biju aizgājis citur, kur man nevajadzēja aiziet. Bet, nu, tas jau viss sanāk kopā, ka es aizgāju citur, kur nevajadzēja aiziet, jo tāpēc, ka bija tā, kā vajadzēja aiziet. Un, nu jā, un kā jūs jūtaties pēc šīs pārbaudas? Vēlos jums uzdot tādu jautājumu. Sūtiet SMS uz 102. Nu, man Skype'ā rakstīts mans numurs. Pareizais atbildes tiks ielikts internetā. Un viss notiks. Tā kā tam vajadzētu notikt. Un rādījumu beidzam. Ralf Poiss šovs. Tiksimies nākamā reize.